Labdien, un esiet sveicināti citā laika zonā skatītāji un klausītāji. Izlaša loks ir noslēdzies. Nevar būt tās pašas labākās sajūtas un emocijas, bet ar jums esam atpakaļ mēs citā laika zonā. Es Valters un mani kolēģi Gustavs un Dāvis. Nu, tad vīri varbūt tās arī tad parunājam uzreiz par to, ko tad redzējām, kas tad patika, kas tad nepatika. Čau! Čau, man jums Čau, čau. iesildušies jautājums viens ir. Es tā domāju jau pirms cikla, bet cikls apstiprināja to manu domu. Bet vai Sito Alonso nav iespējams sliktākais darbs pasaulē? Jo tā kā viņam ir uzlikta augsta latiņa. Luka Banki mums ir visiem iestāstījis, ka mēs esam top izlases pasaulē. Un viņš var tikai izgāzties, manuprāt. Jo es neticu īstam, ka mēs varam atkal būt top 5 izlases pasaulē. Un uzlikt augstāk, es neredzu, kā mēs varam. Un mēs varam tikai zaudēt. Un vai jūs piekrītat manam apgalvojumam? Jā. Labi, varbūt sliktākais darbs pasaulē, varbūt. Nē, Nu, basketbola Ko tu- treneru tirgu. basketbola treneru tirgo. Nē, es tev piekrītu, ka viņš, tā kā, ja būs kāds sliktāks par to, ko Luka Banka izdarīja, to Sito slānīs un dikti slānīs un teiks, ka viņš nespēja un nemāk un slikts treneris un tā tālāk. Es to pārtraukšu. Es aizmirsu vēl pieminēt, ka Jānis Gailīts tā kā vēl bija kandidatūrā. Un visi jau tagad runā, ka Jānis šito, Jānis to, Jānis labi Strasbūrā trenēja, Jānis pagājušajā kausa izcīnīja. Un tā kā vēl tas Gailīšu faktors, tas arī papildus. Man liekas, uzliek bišķiņu spiedienu no cilvēkiem, kas varbūt nav tik tuvu basketbolam. Jā, bet jā, vienmēr būs tas attaisnojums, tas iemesls. Ka Janka varēja būt, Jānis Gailīts varēja būt, un ka varbūt bija savādāk, bet neviens treneris te varētu būt, jebkurš treneris visā pasaulē, un es nedomāju, ka baigi atšķirt tos rezultātus, jo tas tiešām tas izpildītājs sastāvs vismaz pirmajā spēlē vispār neieradās, otrajā spēlē ieradās otro puslaiku, ir tā taisnība, es tev piekrītu, ka es ļoti dziļi šaubos, vai viņi jebkad būs piektie pasaulē, vismaz tuvākajā laikā. Un, es tev arī piekrītu par to, ka Sito ir ļoti neapskaužams darbs. Es nezinu, kā viņš no šī sastāvā, no šīs komplektācijas, kas visticamāk, ka kaut kas līdzīgs šim sastāvam arī būs viss cikla laikā. Ja nemaldos, nākošais cikls ir februāra beigas, marta sākums. Ko viņš no šī sastāvā varēs dabūt? Nu, šis sastāvs ir nākamajā ciklā. Pēc tam nākamie 2 cikli ir jau ar vasarētu. Līdz ar to tur jau visticamāk, ka būs visi spēlētāji. Jā, es piekrītu Gustavam, ka droši vien no visām komandām, kas piedalās šajā kvalifikācijā, Sito ir viss tāda neapskaužamākā pozīcija. Jo citas komandas ir vai nu tādas, no kurām īstenībā neviens neko negaida, līdz ar to tur treneri var būt brīvāki, vai arī tās ir komandas, kurām ir ar 2 uzvarām šobrīd, kā ir Turcija, kā ir Grieķija. Ne, Grieķija varbūt bija zaudējums. Serbija. Bet jā, tieši tā. Līdz ar to, es domāju, ka, ka Sito šobrīd tā sajūta ir tāda mazliet pirmajā spēlē apmēram, ko es te daru. Bet tā, cita, visā vismā jau viss būs kārtībā. Es domāju, ka tajos vasaras sabraukumos arī būs pilnīgi cita spēle, būs pilnīgi cita izpratne. Jo šobrīd, tad varbūt tādā lēnā garā arī jau pievirzamies pie spēlēm. Šobrīd tas, ko tas, ko lielā mērā visi, protams, pamanīja, bija tā aizsardzība. Un es esmu mazliet pierakstījis, ka ar Šilu un ar Blūmbergu mēs spēlējam step out. Ar Čavaru un ar Māreku mēs spēlējam flat. Mazais, Lomašs Čilps un Lomašs Leimans, tās situācijas vairākas reizes kļūdījās. Atstāja 2, vienu brīvo vai tieši otrādāk, vai tam, kuram ir bumba, palika pilnīgi viens. Bērtāns ielaida gatu pirmajā spēlē. Ar Andžeju arī ir flats, kurš neizstījās labi. Un
un tam visam pa virsu, es atceros, Austrijas spēlē pēdējās 5 minūtes, pievelk tūplānā Sito Alonso, viņš rāda, ka visur mainamies. Un tieši tajā pašā aizsardzībā Lemans iet Anderā kopā ar Mareku. Viņi spēlēja 2 vīru aizsardzībā. Lemans iet Anderā, ir pilnīgi brīvs tālmetiens. Trīnīt izmet, netrāpa, un tas spēlētājs, kurš pielika bloku, savāc bumbu un iemet 2. Nu, līdz ar to iet un pārmest kaut ko trenerim. Nu, vienīgais, kur es savu monologu beigās pielikšu tādu mazu punktu, vienīgais, kur var mazliet pārmest, ir tas, ka ir ļoti daudz izmaiņas. Nu, tāda sajūta, ka vismaz arī pēc intervijām, kas bija ar Bertānu un ar Lomežu, ka ir kaut kādas pārāk lielas izmaiņas, kuras 4 treniņu laikā baigi grūti ir ieviest. Līdz ar to, varbūt prasījās, nezinu, spēles atbildīgs, varbūt prasījās visur mainamies. Jau sākumā. Vienkārši tupa visur mainamies. Kaut ko tādu pavisam vienkārši. Basketbolā ir tā, ka, ja tev neizdodas ilgu laiku, kaut kas nesanāk, nospēlē vieglāko sadarbību. Šeit prasījās nospēlēt vieglāko aizsardzību. Mazliet banāli, bet tā vismaz man likās abu spēļu garumā. Kāds pārņemiet stafeti, lūdzu, padzeršos. Jā, par to mainīšanos, tad mēs, man liekas, mainījāmies tikai ar Mareku pārsvarā. Ar nevienu citu garo īsti nemainījāmies. Un tajā pirmajā spēlē arī tas palīdzēja, ka mēs atgriezāmies spēlē, jo mēs sākām mainīties. Mums bija laukumā garš piecinieks, kur bija Mārcis un, ja nemaldos, Blumbergs vēl bija. Un tad tur Ķilps, Lomašs un kas tur Leimans vēl. Viņi tur miksējās 3 mazie, un tad nebija tik liels pārsvars un arī nebija tik liels tās kļūdas. Bet arī, ja mēs... Jā, Valter? Jā, es gribēju tikai pateikt, ka tev pilnīgi taisnība. Es arī, ko aizmirsu pieminēt, vienu brīdi laukumā bija, un vispār sabraukumā nav jau saspiču. Tu vari bez mazvai, tā tad, ja nav saspiču, pēc noklusējuma, tad tev mazo spēlētāju nav. Mainies vēl jau vairāk visur. Un es varbūt tās palaidu garām, ka otrajā spēlē viņi vairāk ar Mareku mainījās, bet pirmajā viņi arī izteikti spēlēja. Un vēl bija aizs kaut kādā brīdī. Jā, Tā es kā tieši par aiz gribēju teikt, jā, pilnīgs čuman muģeklis. Tur visiem jūka kopā. Jā, tieši par aiz es atceros epizodes bieži vien, īpaši Mareks, tur bija kaut kādās epizodēs, kur viņi tā kā iet no tā stūra uz augšu spēlēt to pick and roll, un varēja noprast, ka tā ir mūsu aizsardzība, ka mēs spēlējam to aiz tajā brīdī, ka nelaižam uz to bloku. Tas mazais it kā aizver to bloku, bet garais nav savā pozīcijā. Tad pēkšņi viņi ap divi saprot, ka viņi ap divi nav pozīcijās, tad viņi pēkšņi nomaina. Tad tur viss vienkārši pajūg, un tad tur ir vai nu brīvs lejaps, vai nu brīvs metiens. Tur diezgan traģiski tā aizsardzība izskatījās. Jā. Daudz ko tu pamanīji aizsardzībā mūsu. Jā, nē, tā komunikācija dažkārt, jā, pilnīgi piekliboja. Un es gribēju pateikt, ka man ļoti nepatīk, ka neviens no Pašņika nogriežņa, no Andžeja nogriežņa, jo, manuprāt, gan, labi, mēs pašlaik par aizsardzību, bet gan uzbrukumā viņš, manuprāt, bija diezgan mīksts, diezgan atceros Austrijas spēlē viņam, man liekas, viņš ieroloja, viņam nometa, viņš kaut kā tādu vāju, kaut kā no apakšas, gan arī pusāķi izmet, un kas priekš 20 centru spēlētāji ir nedaudz draņķīgi skatīties, bet par aizsardzību runājot, Andžejs it kā sēž tajā fletā, it kā viņš ir garš garām rokām, bet pirmkārt, man pēc definīcijas īsti nepatīk flets, ja tas centra spēlētājs, kurš spēlē fletu, nav tiešām ļoti labs rimprotektors, un, manuprāt, pat ņemot vērā Andžeja augumu, viņš nav labākais rimprotektors, kas varētu būt. Un otrkārt par to mainīšanos, ko Valters minēja par spēles sākumā, ka varētu mainīties. Es domāju, ka viņi to arī darītu, ja būtu atbilstošais personāls, jo tā ir tāda, manuprāt, labākā pick and roll aizsardzība, kas var būt, bet viņai vajag atbilstošu personālu, un ja tev laukumā ir palielam vienīgais garais, kurš var mainīties, ir Meijers, viņš iet pa 5, un ar visiem pārējiem nav citas opcijas, un visi tie garie krīt iekšā uz to maiņu, un Šiliņš krīt iekšā uz to step-out, jo bieži vien arī tie mazie kaut kā mēģina apiet to step-out, bet ieskrien iekšā Šiliņā, tad netiek līdz. Īpaši krīt iekšā Leimans, kurš arī kājās vispārībā.
īsti netika līdzi. Un, jā, es nezinu, kaut kas jāsaliek kopā un kaut kas jātiek galā ar to komunikāciju. Tur jau tā jā. lieta, ka tā komunikācija bija tā, piedod, Gustav, tā komunikācija arī brīžiem bija tik uzkrītoša, jo tas, ko es jau pieminēju, ka tur 2 mazie, piemēram, nenomainās pie tiem ghost screeniem, piemēram, ko viņi nezina, ko viņi nemāk, viņi zina. Tas visos klubos ir atrunāts, ka mazais ar mazo vienmēr mainās. Un tas ir vienkārši kaut kāda šī nekomunikācija. Tas pats arī bija arī viena epizode, kur Blūmbergs ar Meijeru spēlēja pick and roll. Es par aizsardzību joprojām. Un arī viņi gāja blokam pa augšu, un arī viņi nomainījās tikai pēdējā brīdī. Un kas ir vairāk, tie ātrie kaut kādi vieglie punkti, īpaši, ko Nīderlanda sameta. Tur pat nebija problēma, ka mēs nesadalījām spēlētājus. Tur bija problēma, ka mēs vienkārši neatskrienam. Lomačs pazaudēja bumbu, Lomačs attipina 4. no beigām, lai gan viņš starta pozīcijā ir augšā, tur, kur mazais topā spēlētājs. Līdz ar to, tas kaut kā, tas mazliet krita acīs arī tie vieglie punkti, kad ir šis pick and rolls, ienāk pretinieks soda laukumā, un tur viņi nesagaida neviens. Un cik reizes bija pilnīgi brīvi metieni no groza apakšas. Pat nevis pat, bet arī eksperti puslaika studijā, gan treneris Gulbis, gan arī Žants Pēners to pašu teica. Līdz ar to, kaut kādas tādas tik vieglas lietas, bet pabeigsim aizsardzību ar pluszīmi. Pēc pirmā sabraukuma Latvija ir 3. vietā stīlos, 3. vietā blokos. Tur plusiņš tiešām bez tā saucamā rim protection, bet kaut kā šīs statistikas ailītes ir piepildītas ar skaitļiem, un par to vismaz ir prieks. Jā, un virzamies tad uz otro spēli. Ja sāksim ar Austriju, tad ko jūs savā uzbrukumā pamanījāt? Man liekas, ka tas pirmais puslaiks bija atkal tāds paģirs no tās pirmās spēles. Bet tad otrajā puslaikā mēs atkal kaut kā to spēli tādu vienkāršāku uztaisījām, kad, nezinu, tur ir 1-2 pick and roll, un tad meklējām pārsvaru, kas bija bieži vien Šiliņš postā, vai Lomašs tur 1-1, vai beidzot vienkārši izmantojām tos pārsvarus, nevis kaut ko meklējām, kaut ko kustinājām bumbu nejēdzīgi, un tad pēdējās 10 sekundēs vienkārši iedodam Lomažam un visu atkāpjamies un neko nedaram. Kā jums izskatījās šis uzbrukums pret Austriju tieši? Tajā pirmajā puslaikā ļoti krīt iekšā, kā teica, tas, ka it kā viņi meklē to mismatch, un tas mismatch visu laiku ir kaut kādam Šiliņam, un es nezinu, es tieši skatos spēli, uzrakstīju, ka Lomačs baigi uz sevi velk, kas atskatoties īsti neviens cits jau tur nevar vilkt no ārējās līnijas, jo viņš ir vienīgais, kurš var izveidot reāli savu metienu. Un līdz ar to atvaino Rihardu, ka es tā uzrakstīju. Bet ārpus tā, jā, tas uzbrukums tik stagnants un tik tāds neradošs un pirmajā puslaikā un otrajā puslaikā savukārt nostrādā arī tā agresīva aizsardzība, kuru viņi uzlika otrā puslaika sākumā. Pāris reizes viņi uzgāja pie centra divatā virsū, kas rezultējās ar kaut kādu kļūdu, ar stīlu. Pāris reizes arī uzreiz pārķēra uzbrukuma zonā un iekrita tie metieni. Lomažam iegāja iekšā tie metieni, kurus vajadzēja pirmajā puslaikā varbūt iemest. Un jā, izveidojās reizes situācijas. Bumba kustējās, Šiliņam bija pops, Šiliņam bija arī rolls, bija kati, un otrais puslaiks tāds ļoti daudz iedvesmojošāks izskaties. Viņi izskaties, ka, hei, labi, ka beidzot ir ieradušies uz šo ciklu. Tas bija uz mūsu labo fonu, vai tas vienkārši Austrijas vājums bija? Kā domā? Labi. Es gribēju teikt, gan. Protams, Austrija nav labi, tīpaši teikt, kad viņiem izkrita viņu līderis šajā spēles dienā treniņā. Pēkšņi aizmirst, kāds viņam bija uzvārds. Landeskogls. Jā,
Bet arī es domāju, ka otrais puslaiks parādīja, ka mēs varam arī spēlēt ok uzbrukumā, un ka neviens no tiem spēlētājiem nav slikts spēlētājs, un ka viņi beidzot visi kopā sagāja un izveidojās uz uzbrukuma zīmēm. Zini, kā tajā otrajā, sauksim to par ceturto puslaiku. Tajā brīdī kaut kādas jau iezīmes komanda sāk saprast. Tas ir, tu turpini joprojām trenēties, turpini joprojām saprast īsti, ko treneris no tevis grib. Un Austrijas arī tas, ko tu pieminēji, vājums, nu, tas palīdzēja. Palīdzēja saprast to kaut kādu to izjūtu. Jo bija tur pāris tādas high-low situācijas. Štenbergs arī iemet, piemēram, no sodiņa vai nekur no high-low. Tas basketbols sāk izstīties smuks. Šīliņš lec ārā, metroiks, Lomašs atverās. Bet, nu labi, Lomašs īsti nekad nav spēlējis pēc zīmējuma. Viņš spēlē tā, kā viņam sanāk, un viņam tas sanāk labi. Un bija ļoti labi, ka viņš ieradās. Ja viņš nebūtu ieradies uz to otro puslaiku, nu, tur varbūt arī būtu līdz galotnē. Līdz ar to, jā, nu, jāsaka, es kaut kā spēle arī bija vēlu, un tad sanāca vairāk pievērst tā uzmanību aizsardzībai. Tīri tā intereses pēc. Bet uzbrukumā tā jau mazliet atslābušām sajūtām vienkārši skatījos. Vienkārši atpūšoties skatījos. Līdz ar to, nu, es īsti nezinu, vai no manis kāda analīze par uzbrukumu šodien sanāks, bet jā, no otrais puslaiks jau aizgāja zurā, un tas palīdzēja uzvarēt, protams. Ko tu pats domā? Man jūs teicu, jā, ka tas otrais puslaiks jau bija tāds brīvāks, un lielām piekrīt tam, ko jūs teicāt, bet gribējās izcelt to, ka mums īpaši pirmajā spēlē bija ļoti liels problēmas to, ka nav ballhandleri vienkārši komandā, jo izkrituši daudz mazie spēlētāji, tur Žagars, Zorikas, Kuja, un pa lielam mēs esam palikuši ar Tomu Leimanu, kā galveno saspēlētāju, kuram nav klubs, kurš tika atbrīvots no VF Rīgas, kas nav labi, un tad otrajā spēlē uzticējās Sito Anževam un nepievīla jaunais Censons. Izskatījās tiešām ļoti labi. Un tas bija tāds patīkams pārsteigums. Un mazliet ar tādu rūgtumiņu, ka varēja arī varbūt paprovēt tajā pirmajā spēlē, jo mums baigi trūka kaut kāda palīdzība Lomažam, jo viņam viss bija jādara plielam. Bet lielā mērā jau Anžels nebija jau tā, ka viņš tur ļoti daudz veidoja. Viņš izmantoja savas situācijas, kas viņam bija smuki, iekatoja smuki, divreiz uztaisīja smukas pauzītes, Kerčs cienīgs, ja, un tik līdz groza apakšai, bet teikt, ka viņš izpildīja šīs ball handlera šo pozīciju, aizpildīja, nu arī, nu, vairāk, ja tomēr tas bija Lomažam, bet gala beigās ar debiju var apsveikt arī Rodīmu Čohu. Rodijs nav debitants. Sports vakar tajā, kā sauc. Nu, tur, kur Žans un Gulbis un Reins Ošnieks. Viņus laiku Rodijs sauc par debitantu, bet viņš nav debitants. Redz, man viņš ir ekspertu lauciņā. Viņš pagājušajā kvalifikācijas ciklā jau debitēja. Bet, ja vēl par Anželu, tad jā, pirmajā spēlē daudz driblēja Kurucs. Un tas izskatījās daudz sliktāk. Un arī Kurucam nebija daudz tās epizodes, bet es drošāk jutos, kad Anžels otrajā spēlē driblēja. Man liekas, ka viņš vienkārši pieredz to darīt, un viņš ir viņš nevis tīrāks, bet viņš vienkārši ir saspēles vadītājs, un Kurucs tāds nav. Un ar Kurucs tā spēle, kad viņš iesākot kombināciju, izskatās ļoti haotiski, un jā, es labāk redzu Anželu vai Leimanu vai jebkuru citu driblējumu, nekā tas būtu jādara Arturam Kurucam. Un ja vēl par personālijām, tad pirms jau pārlecot nedaudz uz to pirmo spēli, mēs te mētājāmies, bet tad vairāk varbūt par Nīderlandes spēli, tad pirms spēles ieraugot starppiecinieku ieraudzīju Robertu Blumbergu, savu bijušo komandas biedru, bija priecīgs. Bet tas nav tik svarīgi. Vienkārši lasīju, ir mums tāds, ne mums, bet kolēģiem, ir tāds basketbola čats, kurā visi sagaidīja liels lietas no Blumberga, un
Man liekas, ka cilvēki nav sapratuši, kas ir Roberts Blūmbergs. Visi domā, ka viņš līdz atnāks, viņš ir no Turcijas līgas, un viņš būs mūsu līderis. Viņam jāspīd nereāli, viņam jāmet 30 punkti, un vēl kaut kas jādara. Nu, tā gluži nav. Viņš ir vienkārši 4. numurs ar metienu. Un varbūt tas sašutums ir veidojis no tā, ka viņš nav izsaukts. Ja viņam būtu jābūt vismaz kandidātos, bet nav tā, ka viņš ir mūsu nākamā zvaigzne, ka viņš būs mūsu līderis. Vienkārši man liekas, ka cilvēki tur pārpratuši un sagaidīja lielas lietas. Un arī viņš varbūt kaut kur pārdega tajā pirmajā spēlē, ja viņš neizstījās labi, bet jau otrajā viņš izstījās daudz labāk. Un man prieks, ka beidzot viņš ir izlasē. Jā, viņš pat vienā brīdī pieķēra sev pie domas, ka viens varētu kādu sadarbību uz viņu. Jo viņš it kā ir džeks ar mīkstu rociņu, viņš skrien re, kur caurmērā 20 minūtes un izpilda 2,5 tālmetienus. Nu, tā kā liekas, ka mums ir tāds džeks, kurš spēlē Turcijā, nu tāds, garais ar metienu. Nu, likās, ka varbūt tās varēja kaut kur viņu, jo viņš tos metienus, ko tika pie viņiem, nu, tas nebija uz viņu spēlēts. Tas bija kaut kādas sadarbības, kaut kādas atraudziņas mazliet, jā, un tad viņš tur tiek pie tā pusbrīvā metiena, un viņš arī viņus trāpa vismaz otrajā spēlē, pirmajā 0-2 bija laikam. Tā kā, nu, jā, bet man bija prieks skatīties, viņš kaut ko nobloķēja aizsardzībā, jā, varbūt kaut kādā brīdī arī nogulēja, bet tā citādi prieks, ka ir izsaukts, prieks, ka ir piekritis un ka mazās, tā teikt, nesaskaņas ar treneriem ir aiz muguras palikušas pie cita trenera. Jā, es gribēju jums pajautāt, ko jūs mēs šādā ciklā atvadījāmies no lielas basketbola leģendas, no ļoti mīļa spēlētāja Latvijas valstī, no Daira Bertāna. Ko jūs sakāt par viņa, tieši par viņa sniegumu, viņa atvadu spēli? Tieši par pēdējo spēli, tu domā, ja? Jā. Nu, neko daudz labi jau tam nevarētu laikam pateikt, bet viņam atkal bija vienkārši tā enerģija, tā dzirksts acīs, kad viņš grib. Un, manuprāt, tas kaut kādā brīdī mums pietrūka tajā pirmajā spēlē, jo Lomašs visu laiku likās tāds neapmierināts, tāds viss slikti ir, man neiet metiens, mēs kaut kādu hausu spēlējam, un viņš tāds kaut kur ārpus laukuma izskatījās mazliet. Tur varbūt vēl kaut kādam tādam kurucam bija nepārāk pārliecinoši tādas darbības, un tad Dairs ienāca tādu, nu kā jau Dairs, viņš visu dara 100%, bet nu, neizdevās viņam iemest kaut kāds tos metienus, un tās 5 piezīmes, protams, un vai jūs redzējāt pašu pēdējo piezīmi un viņa emocijas par tiesnesi? Redzējām. Nu, jā. Tas foršs veids, kā noslēgt savu karjeru izlasē, vienkārši pieskarinot pie tiesneša un uzsākot konfliktu nelielu. Jā, bet nevajadzētu šo atcerēties spēli. Vienkārši nevajadzētu. Viņš 159 spēles aizvadīja, viņš aizvadīja izcils spēles, aizvadīja mazāk izcils spēles. Bet viņš bija kapteinis, un viņš bija kapteinis pēc definīcijas, pēc noklusējuma. Viņš bija gan uz laukuma, gan ārpus laukuma. Jā, līdz ar to viņš bija tas pirmais džeks, kurš lec kājās pie iemestiem metieniem ar visu savu lielo traumu pasaules čempionāta laikā. Tā kā, jā, paldies viņam par izcilu karjeru izlasē. Nezinu, ļoti liels gods, ka esmu dalījis laukumu ar viņu, teikšu tā. Un pie tā es arī palikšu. Tu pieskāries definīcijai kapteiņa pienākumu pildīšanai. Spēlē pret Austriju bija pirmo reizi NTOs gados bija Latvijas izlasē bija jauns kapteinis Rihards Lomašs. Palabošu tev. Pagājušajā ciklā Dairs bija izlaidis 2 spēles traumas dēļ, un tad arī Lomašs bija. Okay, No, sorry, bet tas, jā, bet Gustav, bišķiņ pievērs mācis, tomēr. Nu, labi. Bišķiņ pievērs. Jā. Viņam vienkārši 3-0 kā kapteinim, to es gribēju pielikt. Es gribēju jums pajautāt, kā tādam dīvainam ekspertiem, varbūt pie televizora ekrāna, kā jūs vērtējat viņu kā kapteini un kā jūs redzat, vai viņš šo kapteiņu lomu varētu saglabāt, tagad arī nāks rūt klāt citi spēlētāji
un potenciāli citi kapteiņa kandidāti? Es neesmu bijis īsti garderobē ar viņiem kopā, lai teiktu, vai viņš ir labs kapteinis vai nē. Jo es domāju, ka tur ir tā vieta, kur nosaka, ir labs vai nav labs kapteinis. Nu, tas, kā ir labi iezīme, ka viņš pēc pirmās spēles paceļ roku un pasaka, ka viņš bija atbildīgs pie šīs spēles zaudējuma. Nu, tas tā patīkami, tas tā pozitīvi. Vai Rihards Lomašs ir tas spēlētājs, kurš ir garderobē līderis? Es vēl nevaru saprast. Man grūti spriest. Uh, Nezinu, noteikti satiksim kādu, kurš ir izlasē spēlējis, nezinu, kādu mūsu vienaudzi, jā, pajautāsim, bet jā, es nezinu, man laikam gribās teikt, ka viņš ir labs kapteinis, ka viņš būs labs kapteinis, jāstāst, kā domās komanda treneri un vai viņš šo te amatu noturēs. Man jau liekas, ka jā. Jā, nu, es arī neesmu bijis ģērbtuvē, bet skatoties spēles, man īpaši pēdējā laikā, kopš Eiropas, kad to esmu pamanījis, ka viņam nevienmēr ir tā labākā ķermeņa valoda, ka viņš bieži izslēdzās, bieži tā kā ir neapmierināts ar tiesnešiem, ar komandas biedriem, un īpaši arī iespiedās atmiņā pret Nīderlandi bija epizodes, kur Lomašs bija ļoti neapmierināts ar Mareka Meijera veidotiem aizsargiem. Un viņi tur katru uzbrukumu strīdējās, kad Mareks netur tik ilgu bloku, kā Lomašs gribētu. Un arī otrajā spēlē tas sākums, kur viņam nenosvilpa pāris piezīmes, un viņš tur plātīja rokas un neskrēja atpakaļ. Nu, man tās lietas mazliet tā kā traucē, bet visādi citādi viņš ir džeks ar spēcīgu raksturu, ar mums tādu neredzētu raksturu. Latviešiem nav tāds raksturs pārsvarā. Viņš ir tāds, gribētu teikt, uzvarētājs. Un varbūt, ka tāds mums tieši vajadzīgs, kurš, kad vajag, paņem aiz mantības, teiksim tā, un sapurina. Mantības. Kādas tu vārdus izmanto? Bet, nu, zin kā, tur, kur es kraturu galvu tev līdzi, kad runā, nu, par to ķermeņa valodu un par to, ko es jau sākumā pieminēju, ka ir ātrais uzbrukums pretiniekiem, un viņš ir pēdējais, kurš atgriežas, nevis pirmais, kurš atgriežas. Šīm lietām būtu jābūt otrādi. Viņam tai ķermeņa valodai, protams, nu, kā jau mēs saprotam, būtu jābūt nevis ar nolaistām rokām, bet otrādi. Atgriezties aizsardzībā arī nevis pēdējais, bet pirmais. Taču no otras puses, tas, ka viņš tos pārējos komandas biedrus tur aiz pautiem, ja? Tas jau ir labi. Aiz mantības, Tā jau ir jābūt. Nē, es domāju, aiz pautiem. Aiz mantības to varbūt. Nu, labi, nav svarīgi. Bet, nu jā, nu vienkārši tas, ka, nu ko, Sāns Ozoliņš arī neko neteica komandas biedriem. Nu, viņš teica, un kā viņš vēl teica? Viņš turēja gan aiz mantības, gan aiz pautiem, ja? Līdz ar to tās lietas, kas ir ok viņam, bet, nu, protams, ir kur pielikt, nu, viņš tomēr spēlētājs šādā amploā vēl īsti nav bijis. 3 spēles ir bijis, bet nu, tā ilglaicīgi nav bijis. Līdz ar to nu, skatīsimies, kā viņš adaptēsies. Bet nu, es domāju, ka tur potenciāls ir. Jā, un tad vēl vispār par to ciklu. Mums jautājums, vai spēlētājiem būtu izlasē jādara kaut kas tāds, ko viņi nedara klubos. Piemēram, es dzirdēju pēc pirmās spēles, kad bija neapmierināti līdzjūtēji par to pašu Mārtu Steinbergu, ka viņš nav līderis, ka viņš nemet punktus, ka viņš neuzņemās, bet viņš tās lietas nedara arī klubos. Un tad ir tas pats par Kurucu, ka viņš tagad driblē pāri laukumam, vada saspēli kaut kādos brīžos, bet viņš to nedara klubos. Un kā jūs to skatāties? Nu, zini, kā ir ar to Mārtu Steinbergu. Ir tā, ka viņš rītīgi plauks tajā brīdī, kad viņam apkārt ir labi spēlētāji. Kad viņam apkārt ir labi spēlētāji, viņam šie nosacījumi vairs nav tik uz viņu nestāstā. Viņš atstrādā aizsardzībā, un pēc spēles viņam treneris uzsit uz pleca un saka, labs darbs. Tajā brīdī, kad viņš spēlē ar sava līmeņa spēlētājiem uzbrukumā, tajā brīdī uzreiz jau tā izstāsta mazliet, viņš neiemeta, viņš neuzņēmās, tur šitais, bet viņam nebūtu jāuzņemas. Viņam nebūtu jāuzņem. Nu, tas ir tas, ko tu sākumā teici. Viņš to nedara komandā, viņš to nekad nav darījis. Nu, kāds sakars?
Tā kā, Lomačs tajā pašā brīdī, viņš apzinās, ka viņam ir jābūt pa saspēles vadītāju. Jā, viņš komandā nekad nav saspēles vadītājs, izlasē ir. To jau viņš var aizpildīt, to jau viņš var izdarīt. Tas arī Jo viņš mazliet to ir savādāk darījis. ir. Ja Jā, viņš jā, jā, bieži jā. ir ar bumbu, viņš vienkārši izvēlas to darīt citur, varbūt ar vairāk metieniem. Tagad viņam varbūt piespēles vairāk jāiedod, bet nē. Jā, es piekritīšu jums abiem diviem. Valteram, es piekritīšu par to, ka nav spēlētājiem. Spēlētājs ir tāds, kāds viņš ir. Viņam ir tāds spēles stils, kāds viņam ir. Un viņš vislabāk darbojas tajā spēles stilā. Un prasīt no spēlētāja kaut ko tādu, ko viņš nemāķi vai viņš nejūtas komfortabli darīt, uz tādas skatuves, kas ir nacionālā izlase, nav vajadzīgs, un to arī nedara cilvēki. Līdz ar to visi šie sporta centra komentētāji un tā tālāk, kuri gaida kaut ko vairāk no spēlētājiem, kuri vienkārši nedara tās lietas, no kuriem viņi gaida, un kuri nedarīs, un kas nav slikti, jo viņi nav tādu veidu spēlētāji, viņiem jāsaprot tas. Kārlis Šiliņš bija Liepājā līderis. Aizbrauca uz Vāciju, viņš tur arī varēja uzņemties spēlēs līderu lomu. Tāpēc arī viņš šeit, esot kopā ar, kad tie džeki visi ir tādi no viena līmeņa, viņš uzņemās. Viņš paņem to spēli savās rokās. Steinbergam, savā karjerā viņš vienmēr ir spēlējis Spānijā, augsta līmeņa klubos, kur ir džeki ar nenormālu talantu uzbrukuma ziņā. Līdz ar to, tad, kad viņi satiekās kopā, tas tā vienkārši dabiski notiek, ka Kārlis Šiliņš paņem un ieliek tos 17 punktus uz 9 metieniem. Un Steinbergam nav viņam tā, viņš varētu būt varbūt līderis kaut kādā gardrobē, viņš varētu būt vokālais līderis, bet ne punktu ailītē, ko sagaida mums jau 5 pieminētie dīvaini eksperti. Ja? Un līdzīgi ir ar Artūru Kurucu. Viņš arī spēlēs vienmēr labās komandās. Viņam, diemžēl, nav sanācis būt tam džekam, kurš met regulāri daudz punktus. Jā, viņš daudz izmet, kā metējs pēdējā spēlē. Ja tur 10 trojkas, viņš daudz aizmet garām. Tas ir cits stāsts. Ja, bet vienkārši tas ir tas, ko es mēģinu pateikt, ka ir spēlētāji, kas ir tādi vairāk tendēti tiemes, kad vajag. Un ir tādi spēlētāji, kas vienkārši ir tādi lomas džeki, labi lomas džeki. Un tas nav nevienam pārmetums. Tas ir vienkārši katram ir sava funkcija, savas dotības. Jā, un es vēl gribēju pieminēt, ka var prasīt no spēlētāja izdarīt mazāk. Tā līnija var būt uz leju, nevis uz augšu. Piemēram, kā tā gadījumā, kad ir kāds Igaunijas Latvijas līgas līderis, piemēram, kā Kristaps Čilps. Liepājā bija, un viņš atnāca izlases, un protams, viņš nedarīs to, ko viņš dara Liepājā. Viņam nav tāda loma, bet viņa prasa citas lietas, un viņš tās izpildīja, jo viņš ir gan augsts līmeņa spēlētājs. Tādā virzienā šie spēlētāji var mainīties, bet prasīt no kāda vairāk nekā viņš dara, ir spējīgs darīt, ir komfortā darīt, tas nē. Jā, piekrīt jums abiem. Bet, ja par pirmo spēli vēl, tad ļoti pozitīvi, ka mēs beigās atcitām to pārsvaru, kas bija -20, pat diezgan ilgas minūtes. Jo beigās tas -8 ir un jāatcerās, ka tas visas tās uzvaras un zaudējumi summējās kopā. Vēl ir otrā spēle pret Nīderlandi. Ja mēs uzvarām ar +9 punktiem, mēs esam savstarpēji uzvarējuši to dueli. Un tas ļoti var palīdzēt arī tajā nākamajā grupā, kur mēs esam ar Vāciju, Horvātiju un Izraēlu. Tā kā pozitīvi, ka mēs atcitām un esam tādā noķeramā pārsvarā. Jā, starp citu, man tas nepatīk, ka spēlē pret Austriju. Ka ceturtajā bija brīdis, kad šitie jau visi atslābs, ka hei, mums ir plus tur 15 plus, un tur labi, ko tur vairāk. Un tieši tajā brīdī arī austrieši pievilka, un situācija paprasīja minūtes pārtraukumu. Un tas tā slikta tendence, kurai būtu šādā līmenī un šāda rakstura mačos. Tev taisnība par tiem punktiem, ka tie punkti beigās ir būt svarīgāki nekā šķiet pašlaik. Ar Nīderlandi un ar Austriju ir jāspēlē vasarā. Līdz ar to gribās jau domāt, ka
ar 2 uzvarām būs gana labi, lai tas uzvaras krātu nevis mazos punktiņus. Protams, viņi arī no svara ir, bet lai krātu tieši šīs uzvaras. Nu, ko es jums varu pateikt? Jā, pietrūka varbūt tās plus 20. Tāpat tās normāli. Plus 20 punkti tas ir. Pret Austriju būs tīri labi. Neredzu jēgu tur satraukties. Bet es redzu, jēga satraukties par nākamo pretinieku, par Poliju. Tās gan būs, manuprāt, izšķirošās spēles vispār šajā visā kvalifikācijā mums. Jā, jo šeit gan vajadzētu šo mikroduelu uzvarēt, jo Olīte, ka domāju, ka arī tēmēs uz pasaules kausu. Līdz ar to, sliktākajā gadījumā, ja mēs no tām 2 spēlēm izējām ar 1-1, tad būtu labi arī aizķerties aiz tā mikrodueļu uzvariņas, jā, mazajiem plusiņiem, savākt vairāk kā mīnusiņus. Tas būs grūti. Tas būs grūti spēles. Redzēsim, kā džekiem ies. Cerams, ka treneri būs diezgan daudz laika vēl līdz tām spēlēm, gan jau, ka būs kaut ko pamainījuši, atraduši kādu risinājumu. To jau skatīsimies, laiks rādīs. Tik saprotu, ka Eirolandes džeki nevarēs piedalīties. Tas jau ir mazliet trieciens mums, jo poļiem tāda nav īsti. Ir tikai Jordans Lloyds. Bet jācer, ka visiem pārējiem būs laba veselība. Gaidām kādu saspēles vadītāju, kādu Toms Kuju, kādu Arturu Strautiņu. Čēli, Zoriku. Ir jau kur pielikt. Potenciāls ir īpaši mazajā galā. Tā kaut kā. Vai ir vēl kas svarīgs neizrunāts? Laikam kā visu svarīgāko pateicām. Paldies, ka noklausījāties. Ceru, ka jums kaut ko ieguvāt no mūsu epizodes un atstāja komentārā visus viedokļus, kas jums ir par mums. Paldies heiteriem iepriekšējā epizodē par komentāriem. Mēs labosimies, cerams. Jūs mūs motivējāt kļūt labākiem un pielikt pie visām lietām, kuras varbūt reizēm trūkst. Bet paldies, ka skatījāties un čau! Čau! Tā.